Mēs rūķi atkal esam pieķērušies milžu dzīves pētniecībai. Un mums rūķiem tas vienmēr bijis ļoti interesanti, jo tas mums tāds nesasniedzams tāls. Un mēs turpinām kaut kādā ziņā dēls teātra tradīcijas pētīt tādu īstu milžu dzīvi. Runa ir par Moliēru, runa ir par Ludvigu 14. Jā, droši vien, ka tur Bulgakovs šajā lugā tur savā laikā ir izcinājis kaut kādas savas tīri attiecības ar Staļinu, ko viņš ir tā arī izcinājis līdzībās starp karalu Ludvigu un Moliēru. Bet viņam jau kā talantīgam cilvēkam, viņš rakstīt par kādu tēmu, viņš grib, viņam vienmēr nāk kaut kādi virsslāņi un vēl citi slāņi klāt tām lugām, tāpēc tieši viņa lugas vienmēr ir interesants. Сареждитс, интересантс, он гудрс логос. И это очень такой интересный драматургический ход, что открывается все то, что он заложил, туда открывается только когда уже начинаешь непосредственно с актером работать. Потому что это неожиданно глубоко все. Все так спрятано, и, наверное, то название, которое как бы переименовали его, то, что он дал этой пьесе, оно, наверное, ближе всего как бы задает этот тон, что это некий код. Gribās kaut ko saprast par dzīvi, ar kaut kādu milžu palīdzību, kas to dzīvi jau ir izdzīvojuši. Un mēs kaut kādā veidā plēšam vaļā tās lietas, kas attiecās uz mums. Man ir tāda ļoti personiska attieksme pret šo materiālu. Varbūt tāpēc, ka tas materiāls man ir trāpījis īstajā brīdī, īstajā vecumā. Man tas tā ārkārtīgi sāpīgi atgādina, it kā vispār zināmas patiesības par to, cik šajā dzīvē viss ir gaistoši gan teātrī, gan mūsu privātajās attiecībās. Un tas brīdis, kad mēs esam slavas zenītā, kad mēs esam mīlēti, kad mēs esam iemīlējušies, tas paiet tik ātri, tik acu mirklīgi. Я здесь больше как бы акцентируюсь все-таки тема любви и предательства, и как бы как это то, что мы приобретаем и не понимаем, мы не видим, не ценим, а только появляется какое-то ощущение, когда мы теряем. Когда теряем, мы тогда понимаем, что что-то было. Vispār šajā lugā ir ne tik daudz mākslinieks vāra, bet te ir kaut kas par pasaules kārtību. Par to, kā vispār tiek bīdītas lietas, kas kur kūrē, kas kur bīda, kas kur stumj un kā dzīvot, kā talantīgam cilvēkam, kā māksliniekam dzīvot, pat ģeniālam cilvēkam, tāds kā bija Moliērs, kas visu to teātru stēlu pavērs ar kājām gaisā un citādāk tajā laikā tā bija milza revolūcija teātra dzīvē. Un kā dzīvot un kur ir personiskā dzīve, kur ir māksla un no kā ir jāatsakās māksliniekam un kas viņu iedvesmo un kas viņu grauj un kas viņu iznīcina. Cilvēki, šie varas iemiesotāji, šie monarhi, šie imperatori, viņi ir apveltīti ar īpašu tādu smalku, sensitīvu, īpaši jutīgu pasaules mākslas uztveri, teiksim, ar poēziju, nevis ar galmu estētiku, bet ar kaut ko tik ļoti netveramu, un faktiski tā viņa tiekšanās pēc tā ideālā ir tik apbrīnojami smieklīgi, bija paradoxāli. Un tas aicina visus zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram. Un tas panāk to, ka ik viens, gan liels, gan mazs, gan nabags, gan bagāts, uzspiest savu zīmi 666! Man visvairāk uzrunā tas, cik ļoti tas attiecās uz mani, kā uz aktieri, ka tas mūsu laiks aiziet nepielūdzami. Un tāpēc tajā brīdī gribās pateikt maksimāli daudz, jo tu zini, ka tā rītdiena vairs var tev kā aktierim nepienākt. Pienāks brīdis, kad mēs savam teātrim vairs nebūsim vajadzīgi. Un tas brīdis, protams, ir ļoti sāpīgs. Un tad ir jādomā par to, ko mēs ziedojam, vai ir vērts ziedot visu, jo kas paliks tajā brīdī, kad tās durvis aizvērsies.
un gribās kaut kā šajā brīdī paspēt par to dzīvi izstāstīt максимально biezi un максимально daudz. Человек каждый попадает в некие влияния, то есть мир, который что-то предлагает ему, и есть вторая, как бы это, скажем, духовная сторона, которая тоже его по-всякому пытается манипулировать, его куда-то вести. Так вот это проход, вот как человек проходит от рождения до конца вот все эти перипетии. Наверное, это было важно. Tur ir gan kaislība, gan mīlestība, gan nodevība, gan lielā valsts vara, kā ietekmē pelēko masu, un cik tad, ja tā mēs salīdzinām, cik valdībā ir būtiska nozīme pārējo cilvēku dzīvēs. Sātan tā! Vēl! Kaut jūs vēl un paraugi! Sātan tā! Es domāju, ka mācīties ir ļoti veselīgi no vēstures un no Saules kara līdz 14. Tad mēs dzīvotu, dziedādami, teiksim, un baudīdami šo laiku, kas mums ir atvēlēts šajā savā gadsimtā, ar savu karali. Dievs dod karalim Saules mūžu, teiksim. Tas gaišums ir tajā mākslas spēkā, teātra mākslas spēkā, kas protams, baro mūs visus, gan aktierus, gan skatītājus. Un tas, ka mākslā ir milzīgs spēks, ja tas ir tāds skaists atgādinājums no Bulgākova, no Moliēra, es ceru arī no mūsu ansambļa. Thank you.